Labdien, mīļie skatītāji! Šodien ir pavisam pelēka diena, pēdējā februāra diena, tāpēc saulīte nespīdēs, video varbūt nebūs tik košs, kā tas būtu ar saules gaismu, bet galvenais jau droši vien, lai jūs mani varētu labi dzirdēt. Skaņa būs laba. Es gribētu šodien parunāt par vīriešu un sievietes attiecībām. Jūs teiksiet, jā, par to jau ir daudz kur runāts un visādi semināri veidot un tā tālāk. Bet man šķiet, ka es tomēr varu tajā visā, ko jūs varbūt esat dzirdējuši, ieviest kādu, papildus skatījumu, jā. Jo es uz šiem procesiem mēģināšu skatīties no tā viedokļa, kā raugās dzīvā ētikas mācība. Tā balstās uz visuma likumiem. Kādi tad ir visuma likumi? Kā Dievs ir, iedomājies, kāpēc vajadzīgi divi dzimumi? Un arī zināšanām bioloģijā. Pirmais, ko es gribu teikt, ka, dzimumi mums ir tikai divi. Un katram no tiem ir savas fizioloģiskās funkcijas, bet ir arī jādomā par tiem aspektiem, kas ir saistīti, ar cilvēku psiholoģiju, ar izpratni par garīgumu varbūt. Tā to varētu nosaukt. Kāpēc vīrietim ir vajadzīga sieviete un sievietei vīrietis? Tāpēc, ka tikai abi šie dzimumi kopā, apvienojoties, spēj radīt bērnu. Tādā fiziskā līmenī, ja mēs runājam, Un abas šīs dažādās enerģijas apvienojoties kādā augstākā, smalkākā līmenī spēj radīt kādu jaunu izpratni, pilnīgāku skatījumu uz kādu jautājumu. Un, ja runājam arī kosmiskos mērogos, tad sievišķā un vīrišķā sākotne ir tās, kuras kopēji darbojoties un radot, spēja radīt jaunas pasaules, jaunas planētas. Tas ir arī, kosmiskās jaunradas jautājums tātad. Bet šoreiz ne par tik augstām lietām. Parunāsim par mums tepat uz zemes. Ja mēs paskatīsimies apkārt, tad mēs tomēr pamanīsim, ka lielākoties par pasauli valda vīrieši. Vismaz tā viņiem gribas domāt. Jo viņi ir aktīvais dzimums, kas vairāk kustās, vairāk pārvietojās, vairāk tīri fiziski un tā reāli darbojās, Sievietes ir, tā teikt, tas pasīvais dzimums, kas, rūpējas par bērniem, tas, protams, viss ir pareizi, un tomēr, es aicinu neapstāties pie tās izpratnes, kuru deva pasaulē Vēdas par dzimumu dalījumiem, ka vīrietis ir tas, kurš iet pelnīt un meklēt tur to pārtiku, tā tad medīt mamutu, un sieviete ir tā, kas sēž mājās un auklē bērnus un iekārto māju. Savā ziņā tas tā ir, tomēr pasaule šeit un tagad, kādā mēs viņā dzīvojam, prasa no mums arī šo te izpratni par dzimumiem tomēr paplašināt.
Un tāpēc es teiktu tā, ka aiz jebkura veiksmīga vīrieša, lai kas viņš arī nebūtu, dižens karavadonis, valsts prezidents, karalis, kādas firmas īpašnieks, tomēr aiz jebkura no viņiem stāv kāda ļoti arī spēcīga un vieda sieviete. Un nav svarīgi, vai tā ir mamma, vai tā ir vecā mamma, vai tā ir sieva, vai tā ir draudzene, bet tā ir kāda sieviete, kuram šis vīrietis uzticās, ar kuru viņš apspriežās, pie kuras varbūt nāk pēc kāda padoma, kāda skatījuma no citu viedokļa, jā, lai saprastu to, un tas viņam viennozīmīgi palīdz darīt to darbu, kuru viņš dara. Dievs tā patiesībā jau sākotnēji ir paredzējis, ka cilvēks par veselumu kļūst tad, kad viņā ir gan sievišķās, gan vīrišķās enerģijas. Mūsos jau katrā tādas viņas arī ir, jo mūsu smadzeņu puslodes darbojas atšķirīgi. Vienai ir tā teikt sievišķais reaģēšanas veids, otrai vīrišķais. Un ja mēs parunāsim par tādām tālākām matērijām, kā, par to, kas Bībelē teikts, ka pienāks tā diena, kad cilvēks atgriezīsies pie tēva, tad tur tomēr ir domāts nevis cilvēks, kas mēs katrs esam atsevišķi, bet ka pirmām kārtām mēs atradīsim to otru, to savu kosmisko otro pusīti, par kuru arī tiek runāts ezotēriskajās aprindās. Un tad ar šo te otro kosmisko pusīti, kura vienmēr būs pretējā dzimuma pārstāvis, mēs apvienojoties veidosim vienu veselumu, un tad šis veselums atgriezīsies pie tēva. Bet tas vēl, līdz tam vēl daudz miljonu gadu. Es tikai gribu ieskicēt, kā tas notiek, jā. Jo reiz mēs iegribam matērijā, veselais cilvēks tika sadalīts divos dzimumos, un tad viņi savā starpā mācās miedarboties, veidot attiecības, tādas, kādas būtu atbilstošas Dieva standartiem, ne mūsu cilvēku. Ja? Un tālāk izejot zemāko punktu, iegrimstot matērijā, jau mums ir laiks celties uz augšu, tuvoties garīgajai pasaulē atpakaļ. Tieši tāpēc vajadzētu saprast, ko no mums radītājs gaida šobrīd. Ja tik ilgstoši pār pasauli ir valdījuši vīrieši, ir pat valstis, kurās vēl joprojām vīrietis ir uzkundzējies un neļauj sievietei nekā izpausties ārpus mājas, un tas ir, kā lai saka, nevar teikt nepareizi, jo visu tomēr koriģē likumi. Un ir tāds likums, ko sauc par svārsta likumu. Svārsts tas ir, kaut kādā stienītī iesiets bumbulītis, jā, piemēram. Un viņš šūpojās. Svārsts kaut kur ir nostiprināts, un šī šūpošanās notiek tā pa labi, pa kreisi. Likums nosaka to, ka cik tālu uz vienu pusi aizies svārsts, cik pat tālu viņš aizies arī pretējā virzienā. Ja viņš svārstās, tā ir viņa daba. Tā darbojas svārsts. Tad, ja mēs tā, lielos vilcienos paskatīsimies, tad pasaulē šis svārsts bija aizgājis uz vīrišķo pusi. Vīrieši noteica to, kā sievietēm būs dzīvot, kā ģērbties, ko viņas drīkstēs, ko nedrīkstēs darīt, jā. Nerunāsim pat par tiem tālajiem laikiem, kad vīrieši savā starpā diskutēja, vai sievietē vispār ir dvēsele, ja? Piedosim viņiem šos te maldus.
Nu, tad, ja pasaule ir aizgājusi tik tālu, mēs tagad saprotam, ka nu pat nāk tas laiks, kad tas svārsts nāk atpakaļ uz pretējo pusi. Un, nu tā teikt, visums likumiski dod tiesības sievietei ieņemt tikpat vadošu lomu, kāda tā ir bijusi iepriekš vīriešiem. Es šeit aicinātu sievietes, nu tā teikt, nestrept karstu un neiekrist pretējā grāvī. Jo harmonija nebūs tajā, ka tagad sievišķais dzimums, emancipācijas un feminizācijas rezultātā sāks noliegt vīriešus un pārveidos pasauli pēc savu ģīmju un līdzības. Es gribētu tomēr aicināt sievietes klausīties veselo saprātu un arī sirdi un veidot pasauli un to vidi ap sevi tā gudri, nekrītot galējībās. Jā, šis te laiks ir sievietēm labvēlīgs. Mēs varam šobrīd jau izvēlēties pašas, ja, ko mēs darīsim, kā. Te galvenais neapmaldīties tajās visās iespējās. Jo tomēr, tā kā tas Dievs ir ielicis tādus katram uzdevumam, katram dzimumam svarīgos uzdevumus, ja, kas būtu jāpilda. Un ja mēs runājam par attiecību veidošanu, tad te arī tomēr vajadzētu saprast. Jaņem vērā tās zināšanas, kuras es devu iepriekš, kad mēs runājām par cilvēku uzbūvi. Atceries, es teicu, ka mums ir jūtas, un mums ir emocijas. Emocijas, tas ir tāds kā zemapziņas slānis, zemākais. Jūtas, tas ir augstāks slānis un vairāk ir saistīts ar virsapziņu, ar dievišķām izpausmēm. Tāpēc, ja mēs mēģinam atcerēties tos brīžus, kad mēs esam bijušas iemīlējušās. Un zin kā, sevi jau no malas mēs neredzam. Tāpēc mums tajā brīdī viss liekas kārtībā. Mēs taču esam iemīlējušās, mums ir kāds, kurš mums patīk, un visas mūsu domas ir vērstas tikai uz viņu. Bieži vien nav laika vairs ne ēst, ne arī tā ēst griba ir, jo staigājam kaut kur savās domās nogrimušas. Un teikšu godīgi, man bija dzīvē tāds posms, kad es varēju novērot no malas, kā kāda man pazīstama sieviete iemīlās, iziet šo te posmu. Un es teikšu godīgi, es skatījos uz viņu un nevarēju saprast. Skaidri redzams, cilvēks ir iemīlējies, bet tās, kā viņi izskatījās no malas, man lika domāt ārprāts. Vai tad, kad es esmu iemīlējusies, es arī izstos tikpat muļķīgi. Piedošana, bet jā, muļķīgi. Acis tik tiešām ir tādas, kad tev ir uzliktas rozā brilles, tu vairs neredzi pasauli skaidri, tu redzi tikai, patiesībā tu skaties uz pasauli tikai caur savām šīm te emocijām, kuras ir vērstas uz to otru cilvēku, un mēs tajā brīdī neredzam cilvēku tādu, kāds viņš ir. Mēs redzam to, ko mēs gribam redzēt. To, kas ir mūsu ideāls, un mēs viņu tā kā projicējam uz to cilvēku, jo kaut kādi fragmenti, kaut kādas nianses ir sakritušas. Un tad mēs sevī nospriežam, ka jā, viņš ir tieši tas, par ko es sapņoju un ko es vēlos redzēt kā savu draugu, dzīves draugu, jā. Bet tas ir tāds, zinām, apmātība. Patiesībā tas notiek
karmas likumam darbojoties, kad viņai ir jāsavēl kopā kādi 2 cilvēki, kuri citos apstākļos satiekoties, būdam pie vesela saprāta un pilns tādas apziņas, viņi viens otru noteikti neizvēlētos. Bet, ko lai dara? Mēs iepriekšējās dzīvēs daudz ko esam sastrādājuši. Un karmas tie parādi ir jāatdod, tāpēc mums nākās bieži vien satikt cilvēkus, ar kuriem kopā paši neizvēlētos būt. Un tad karma mums uzmet tādu kā tīklu. Tās ir tās rozā brilles. Un cilvēks savstarpēji pievalkās. Uz kaut kādu laiku. Emocijas nav mūžīgas. Šī pirmā iemīlēšanās kā vilnis iet, ilgst labi līdz 2 gadiem apmēram. Un viss. Jo viņi ātrāk sāk dzīvot kopā, jo iespējams rozā brīļa laiks ātrāk beidzas. Ja viņi sāk pamanīt, ka tur ir neatbilstības starp to tēlu, kurš bija manā iztēlē, un to cilvēku reālo, ko es redzu blakus, kā viņš rīkojās, kā viņš uzvedās, un tā tālāk. Ar to es gribu teikt, ka iemīlēšanās nav uzskatāma par ģimenes veidošanās sākumposmu. Tas nav tas, uz ko ir jātiecās. Mums nav jātiecas iemīlēties. Mums ir jātiecas ieraudzīt cilvēku tādu, kāds viņš ir īstenībā, un pazīstot pašām sevi, zinot, kādu dzīvi mēs vēlētos dzīvot, ko mēs savā dzīvē gribētu sasniegt, ko izdarīt, ne tikai priekš sevis, bet tā, plašākā mērogā. Un tad mēs varētu, runājot ar to otru cilvēku, saprast. Jā, viņam ir līdzīgi mērķi kā man. Viņš arī domā līdzīgi bērnu audzināšanā, piemēram. Nav jābūt tā, ka pilnīgi vienādi uzskati, taču ir kaut kādi svarīgākie momenti, kuri vienmēr ir jāizrunā. Lai nav tā, ka pēkšņi izrādās, ka cilvēks tuvākais, tā teikt, domā pilnīgi kardināli pretēji un nav gatavs iet ne uz kādiem kompromisiem. Ģimenes dzīvē patiesībā ļoti daudz ir jārunā un ļoti daudz lietas ir jāapspriež, vienkārši komunicējot un stāstot. Ja cilvēkam negribas komunicēt un neko par sevi stāstīt, tad es viņam ieteiktu labāk vienkārši konstatēt faktu, ka man tas otrs cilvēks mums nav vajadzīgs. Jo, tādas saturīgas attiecības veidot būs ļoti grūti. Vairāk nāksies ieguldīties tam otram, vai viņš to spēs, cik ilgi viņš izturēs, tas vēl ir jautājums. Nav jau gluži tā teikts, ka katram obligātā kārtā ir vajadzīga ģimene, obligātā kārtā ir jādzemdē bērni. Nē, tā ir tomēr cilvēka paša izvēle, un nevajadzētu to arī tā uztvert, ka, ja jau es esmu sieviete, tad neko darīt, tad man vajadzīga ģimene un bērni. Varbūt, ka nē, mūsu dzīves ir dažādas. Ir cilvēki, kas tā kā neierakstās tajā konkrētajā visu uzskatā par to, kādam jābūt vīrietim vai sievietei. Mēs drīkstam izkāpt ārpus šiem te nosacītības rāmjiem. Tas ir normāli. Pareizāk būtu tā, ka sieviete stāv vīrietim aiz muguras un rāda viņam, skaties tur augšā, ir zvaigzne. Es tā vienkāršot. Tā var būt kaut kāda ideja. Kaut kāda
arī lieta, tīri materiāla lieta, kuru sieviete grib. Redzi, kāda viņa tur izskatās. Man ļoti tādu gribētos. Vai tu nevari man viņu sagādāt? Vīrietis, protams, būs priecīgs iepriecināt savu mīļoto cilvēku un izdarīt to, ko sieviete vēlās. Bet te es aicinu sievietēm apzināties, ka neviens cilvēks negrib, ka viņu izmanto. Tāpēc viss, ko sieviete lūdz un vēlās, nedrīkst būt dziļi egoistisks. Tikai man, es gribu. Tu man esi vīrs, atnes man, tev ir pienākums. Nē. Ģimenē tam jābūt tā, ka sieviete domā, kā minimums par visu ģimeni kopumā. Tas ir kā minimums. Bet viņa noteikti drīkst domāt arī plašākās kategorijās. Par savu pilsētu, par savu valsti un drīkst domāt arī par pasauli. Mērķi drīkst būt augsti. Un tad, lūdzot nepriekš sevis, viņa jau teiks, tas būtu vajadzīgs mums. Tas mums palīdzēs vai kaut ko sasniegt, vai kaut kā citādi, jā. Un vīrietis tad arī nejutīs to, ka viņš ir tikai kā instruments sievietes rokās, ar kuru palīdzību viņa kaut ko saņem sev. Nebūs šīs izmantošanas sajūtas, un viņš būs ļoti priecīgs realizēt tās idejas, tos mērķus, kurus sieviete viņam parāda. Tā tam būtu jābūt pareizi. Un kā Dievs to vēlas redzēt, tas ir šo te divu dzimumu tāda savstarpējā miedarbošanās, kad viņi abi kopā, viņi patiesībā grib doties vienā virzienā. Un tā ir šī te attīstība, jā. Viņi grib attīstīties un augt savā izpratnē, lai tuvotos Dievam. Un tas otrs, kas ir blakus, tas tevi ikdienā vislabāk redz no malas. Viņš vislabāk redz, ko tu dari, kā tu to dari. Viņš jūt, kāda ir tā iekšējā motivācija un var vieglāk pateikt, norādīt uz kaut kādu kļūdu, uz kaut kādu varbūt nepareizu mūsu, izpratni. Varbūt viņš saka, tu pret sevi izturies, ne tā, tu tāda neesi, ja. Ja mēs šādās attiecībās uzticamies otram cilvēkam, kas būtu dabiski, tad tas, ka viņš mums pastāst, kā viņš redz no malas, palīdzētu mums to savu ceļu tā kā piekoriģēt. Tas ir ļoti nepieciešams, ja ir runa par cilvēku attīstību. Mēs paši sevi novērtēt nevaram, jo mēs neredzam sevi no malas, mēs sevi tik labi bieži vien nepazīstam, jo arī skatāmies uz sevi caur kaut kādiem šabloniem, kurus mums ir ieaudzinājuši vecāki, uzlikuši skolotāji skolā, tad vēl varbūt tās draugi, kā viņi mūs redz, un to mēs visu jūtam kā tādu sevi ierobežojošu sētu, kurai pārkāpt, būtībā es nezinu, kur man kāpt, es nesaprotu, un ir arī bail. Tādēļ par otru cilvēku blakus vajadzētu izvēlēties cilvēku, kuram arī ir līdzīgi morāls un ētikas principi, līdzīgi izpratne par tiem, tāda pati vēlme attīstīties, un tad viens otram var palīdzēt šajā procesā. Tas būtu ģimenes ideālais uzdevums. Vienam otru atbalstīt, un tad, kad ir grūti, palīdzēt izķepuroties caur kaut kādiem grūtākiem stāvokļiem, gan tur emocionāli, gan, varbūt arī tīri fiziski, jā, kaut kāda,
fiziskās veselības, problēmas, kas varētu gadīties, tikt ar tām galā, ar tādām grūtībām. Tam visam mums noder šis te cilvēks blakus, pats tuvākais. Bet mums ir jāsaprot, ka tas būs tās appusējs ieguldīšanās process. Un tam visam apakšā jābūt dziļai cieņai vienam pret otru. No šīs cieņas savukārt veidosies mīlestība. Tās vairs nebūs emocijas, tā nebūs iemīlēšanās, tā būs mīlestība. Un mīlestība, tā ir kā dzīva būtne, kura cilvēkiem nepieder. Līdz ar to mēs viņu varam arī aizbaidīt, ja rīkojamies nepareizi, ja pārkāpjam labu attiecību, ētisku, savstarpēju attiecību likumus. Īsta mīlestība, ja viņa ir, viņa spēj iziet cauri dažādiem pārbaudījumiem, viņa daudz ko spēj piedot, es pat teiktu, ka visu, jo viņa saprot. Tāpēc mēs nonākam pie tāda jēdziena kā sapratne. Sapratne, kad mēs saprotam otru cilvēku pilnībā. Platons savulaik ir teicis, ka sapratne ir kā liesma ar divām mēlēm. Liesma kustās, Tas ir divas liesmas, un tā ir viena liesma ar divām mēlēm, tā. Viena mēle no tām ir jūtas, šīs te sirds jūtas, dziļas, kuras gluži sejā nav redzamas, ja tas nav emocijas. Un otra daļa tās ir zināšanas, kad es zinu un jūtu vienlaicīgi. Dzīvā etikā, Agni jogā, to sauc par jūtu ziņu. Kad mēs būsim sevī attīstījuši šādu jūtziņu, mēs būsim spējīgi nekļūdīgi saprast, kas notiek. Bet uz to ir, tāds diezgan ilgs un grūts ceļš ejams. Un tomēr es teiktu, ka, tā kā mēs apzināmies, ko šī te jūtziņa mums dod, cik tā ir svarīga patiesībā, tad mēs varam arī atrast sevī spēku un apņēmību iet šo te ceļu, mācīties. Vērojot otru cilvēku, mums vajadzētu censties nomierināt gan savu prātu, gan emocijas, kā mēs iepriekš esam runājuši, un just viņu sirds līmenī. Sirds pasaka priekšā, kas motivē to otru cilvēku, kāpēc viņš dara tieši tā un ne savādāk, kas viņu vada, kāds iekšējā ideja, iekšējais impulss, kādas tās ir jūtas, kas viņā ir iekšā tajā brīdī. Tas ir ļoti svarīgi. Dzīve emocijās, tā ir tāda nemitīga lēkāšana no viena grāvja otrā, šodien labi, rītā sastrīdamies un tā tālāk. Tās drāmas, kas ir ļoti populāras, patiesībā ļoti daudz mīlestības romānu arī aprakst šādus te amerikāņu kalniņus augšā un lejā. Tas nav stāsts par īstu mīlestību. Es gribētu teikt, ka tur, kur mīlestība ir, tur tomēr bieži vien ir arī sāpes. Ne tikai fiziskas, tās varbūt arī sāpes tādas, iekšējas dvēseliskas, Ja mēs no viņām vairīsimies un baidīsimies ciest, baidīsimies no tā, ka mums sāpēs,
mēs diemžēl tādā gadījumā neiepazīsim to, kas ir īsta mīlestība. Tāpēc, ja gribas, ir tas teiciens, ja gribas braukt no kalna ragavā, tad tomēr ir arī jāvelk tās ragavas kalnā augšā, kas ir grūtāks process, vai ne? Šādi teicieni patiesībā ilustrē kosmiskos likumus. Un ko es šodien vēl nobeigumā varētu teikt, ka sievietei ir jāatbild par to vidi, ja, kurā tas vīrietis var ienākt. Viņai jāveido ap sevi tāda vide, kas ir patīkama un pieņemoša. Vīrietis savukārt ir tas, kurš nāk un kaut ko dara, jo viņš redz tikai objektus, ja? Kaut ko reāli, kaut kādas reālas lietas. Sieviete savukārt parasti runā par attiecībām starp šiem objektiem. Un tāpēc dažreiz vīrietis klausās to sievieti un nekā nevar saprast. Par ko tad tur vispārīgi viņa runā? Ja mēs vairāk sākam apzināties šo te atšķirīgumu, tad sieviete būdama, spējīgāka tomēr uz tām iekšējām transformācijām sevī, sieviete spējīga apgūt to, kā pateikt vīrietim tā, lai viņš labāk saprot. Ir jāsaprot, ka tāda ģimenē viss tiks balstīts uz savstarpēju uzticēšanos, jo kāpēc bieži vien cilvēks strīdās? Tāpēc, ka viņi līdz galam otram neuzticās. Viņos ir tāds šablons ielikts, ka nevar vīram visu taisnību teikt. Kaut kas vienmēr ir jānoklusē, nevar ar viņu par visu runāt. Viņš nesapratīs, nevar uzticēties, ja, jo viņš var piekrāpt. Un, tās ir bailes pamatā. Uz bailēm nevar uzbūvēt neko ilgstoši dzīvot spējīgu. To vajadzētu tā kā saprast, vai ne? Tāpēc mums ir jāveido attiecības ar otru cilvēku, pilnībā viņam uzticoties, atklājot arī sevi. Tās ir, miedarbība uz abām pusēm šāda. Un, lai tā nebūtu tāda uzticēšanās, es tevi nepazīstu, bet es tevi uzticos, tas jau vilks tā teikt uz tādu fanātismu, ja? Fanātiski kādam sekošanu, maz nesaprotot, kāpēc un vai to vajag. Vajadzētu iepazīt otru cilvēku, izprast viņu tā dziļi, un tad uz šīs te zināšanām, uz zināšanu fona nebūs vairs, kur dzīvot mūsu bailēm, jo es pazīstu to cilvēku. Es zinu, kāpēc viņš dara tādas vai citādas lietas. Es viņu saprotu, tāpēc uzticos. Un tad man vairs nav vajadzības sevi sargāt, manī nav vairs baiļu. Ja nav bailes, tad tā īstā mīlestība var atnākt, jo mīlestība un bailes kopā nedzīvo. Tie ir, divi dažādi līmeņi, ja. Svarīgi tātad ir šī te savstarpējā uzticēšanās, vienam otru iepazīšana un izrunāšanās par visu, kas ir svarīgi, un vispār attiecībās tiešām ir jārunā ļoti daudz. Kopā kaut ko jādara, jāapspriež, vai tā ir grāmata, kas izlasīta, vai filma, kas redzēta,
vai ceļojums, kurā abi aizbraukuši, viss ir jāpārunā, lai mēs saprastu, jo katrs redz to no savas puses, bet tad, kad mēs ielaižam sevī tā otra cilvēka izpratni, tas mūsu skatījumu uz pasauli padara plašāku. Tā aug mūsu apziņa. Un cilvēkam, kurš grib attīstīties, tas ir svarīgi. Jo kas tad mūsos aug? Kas ir tas, kas tiecas līdzināties kaut kam vairāk? Un tam, ko mēs varētu saukt par Dievu. Tas ir tikai mūsu spēja apzināties pašiem sevi. Jā, mūsu spēja redzēt pasauli plašāk. Jo kamēr mēs dzīvojam bailēs, mēs kā zirgs skatāmies tikai taisni priekšā sev, jā, tādā tunelī redzam pasauli, bet neredzam lietas kopsakarībās. Un tāpēc bieži kļūdamies, jo neredzot kopsakarības, bieži vien nav skaidrs vispār, kur mēs ejam un ko mēs darām. Diemžēl tā tas ir. Tādēļ mācīsimies veidot pareizas attiecības ar pretējo dzimumu un, nekļūt tagad par karojošām feministēm, kas noliek vīriešus kā pilnīgi nevajadzīgus. Tomēr mums ir vajadzīgi tie otra cilvēka spēks, prasme redzēt lietas savādāk, arī vispār pasaules uztvere kā tāda, lai mēs pat saprastu bieži vien labāk pašu sevi. Es domāju, ka šai sarunai varētu arī likt punktu. Parunāsim atkal nākamreiz. Varbūt pat turpinot šo pašu tēmu. Lai tev labs šis vakars un viela pārdomām. Es noteikti gaidīšu jūsu komentārus, jūsu domas, jo tas palīdzētu tālāk veidot šo savstarpējo komunikāciju un padarīt efektīvāku to kā mācīšanos. Paldies visām par manis uzklausīšanu un līdz nākošai reizei.